teiktu, ka bez šaubām pacienta tiesības saņemt kvalitatīvu, laicīgi sniegtu palīdzību ir apdraudēta. Pacientu tiesības netiek ievērotas. Kādēļ? Tādēļ, ka sistēma nenodrošina šo iespēju aizsargāt pacientu tiesības. Kam būtu jānotiek? Noteikti pašai ārstniecības iestādē būtu jāpārskata savas darbības, modelis noteikti, un arī attiecīgajām ministrijām. Bet šī situācija nav pieņēmama. Cilvēktiesību tiesa jau savā judikatūra patiesībā jau diezgan bieži uzsver, ka valsts ir pienākums organizēt veselības aprūpes sistēmu tā, lai cilvēkiem būtu tāda reāla iespēja saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību, nevis uz papīra rakstīta.